Karmas likums. Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no Swami Kriyanandas grāmatas Sevis atklāsmes esences, kurā viņš apkopojas Paramhansa Yoganandas citātus. Un šodien lasīsim 8. nodaļu Karmas likums. Un video beigās pievienošu čantu, lai pamazām sāktu pierast pie čantinga kā veida, kā padziļināt savu meditācijas praksi. Parasti pirms meditācijas varam dziedāt Dievam, jeb čantot, jeb skandēt, un tad pamazām pāriet pie meditācijas. Un tā sākam lasīt. 8. nodaļa Karmas likums. Viesis. Bībele saka, ka ļauna darītāji tiks sodīti un laba apbalvoti. Vai jūs atbalstat šīs mācības? Paramhansa Yogananda. Protams. Ja mēs pieņemam cēloņa un seku principu dabā, iedarbības un reakcijas principu fizikā, kā mēs varam neticēt, ka šis dabīgais likums attiecās arī uz cilvēciskām būtnēm? Vai tad arī cilvēki nepiedara pie dabas kārtības? Šis ir karmas likums, ko sēsi, to pļausi. Ja sēsi ļaunumu, tu pļausi ļaunumu ciešanu formā, un ja sēsi labestību, tu pļausi labestību iekšējā prieka formā. Viesis. Cik specifisks ir šis likums? Fizikā kustības likums nosaka, ka katrai iedarbībai ir līdzvērtīga un pretēja reakcija. Dabā sekas bieži ļoti specifiski un neskaidri saistītas ar to cēloni. Tomēr mums mācīja skatīt cilvēku uzvedības apbalvojumu un sodu vairāk vispārīgi. Ja esam labi, mums teica, mēs dosimies uz paradīzi. Ja esam slikti, dosimies uz elli. Bet cilvēki nedomā par sevi, iegūstam konkrētas sekas par noteiktām darbībām. Yogananda. Karmas likums ir ļoti precīzs. Turklāt neeksistē jautājums par ciešanām ellē uz mūžību. Kā nedarbi dažus gadus uz zemes būtu pelnījuši mūžīgu sodu, vai galējam cēlonim varētu būt bezgalīgas sekas. Lai saprastu karmu, jums jāaptver, ka domas ir lietas. Pats visums galējā spriedumā ir veidots nevis no matērijas, bet no apziņas. Matērija atsaucas uz domu spēku daudz vairāk, nekā lielākā daļa cilvēku aptver, jo gribas spēks vada enerģiju, un enerģija iedarbojas uz matēriju. Matērija patiesi ir enerģija. Jo stiprāka griba, jo lielāks enerģijas spēks, un jo lielāka sekojoša enerģijas ietekme uz materiāliem notikumiem. Stipra griba īpaši, ja tā apvienot ar kosmiskās enerģijas apzinātību, var radīt brīnumus. Tā var izdziedināt slimības un padarīt personu veselu. Tā var nodrošināt panākumus, lai ko jūs uzņemtos darīt. Paši gadalaiki paklausa cilvēku ar stipru gribu un dziļu paļāvību. Pat neapgaismoti cilvēki veido savus likteņus vairāk nekā paši aptver, atbilstoši veidam, kā viņi izmanto savu gribas spēku. Neviena darbība nekad nav izolēts notikums. Vienmēr tā aicina no visuma reakciju, kas atbilst tieši darbības veidam un enerģijas spēkam aiz tās. Darbība aizsākas gribā, kas virza enerģiju uz kāroto rezultātu. Šī tad ir gribas spēka definīcija. Vēlme plus enerģija, kas virzīta uz piepildījumu. Enerģija līdzīga kā elektrība rada magnētisko lauku. Šis magnētiskais lauks piesaista sev darbības sekas. Saistošais spēks starp cilvēku darbībām un kosmisko reakciju ir ego. Ego apziņa nodrošina, ka personas darbībām būs viņam personīgas sekas. Šīs sekas var tikt aizkavētas, ja domas vai darbus radošais spēks nebija pietiekami stiprs, lai radītu tūlītējus rezultātus, un ja tā grūdienu iztraucēja citas konfliktējušas enerģijas. Agrāk vai vēlāk tomēr katrai ķermeņa domas vai vēlmes darbībai ir jāsaņem tā beidzamā reakcija. Tas ir kā riņķis, kas pabeidz sevi. Tādējādi cilvēks
radīts kā viņš ir pēc Dieva līdzības, kļūst savā kārtā par radītāju. Labo un slikto darbu rezultāti netiek pieredzēti tikai pēc nāves. Paradīze un elle ir realitātes pat šeit uz zemes, kur cilvēki pieredz viņu muļķības sāpīgās sekas un pareizas rīcības harmoniskos rezultātus. Cilvēki reti domā par savām darbībām kā sliktām. Lai ko viņi darītu, vismaz viņiem šķiet, ka tas ir ar labiem nodomiem. Bet ja viņi rada disharmoniju citos un dziļākā līmenī paši sevī, šie disharmonijas viļņi neizbēgami atgriezīsies pie viņiem disharmonijas veidā. Katra darbība, katra doma rezultējas pati ar savu atbilstošo apbalvojumu. Cilvēku ciešanas nav pazīme par Dieva dusmām ar cilvēci. Tā drīzāk ir pazīme par cilvēka dievišķo likumu ignorēšanu. Likums ir mūžam nekļūdīgs savā darbībā. Māceklis. Meistar, vai karma ir tikai individuāla, vai arī tā ietekmē cilvēku grupas? Jogananda. Karma ir darbība, vienkārši. Un vai nu fiziska vai mentāla, individuāla vai arī grupu, nāciju vai arī nāciju grupu veikta? Māceklis. Cik lielā mērā individu ietekmē masu karma? Jogananda. Tas viss atkarīgs no viņa individuālās karmas stipruma. Piemēram, avio katastrofā nav jābūt tā, ka visiem, kas tajā mira, bija tāda karma. Vairākuma karma šajā negadījumā vienkārši bija stiprāka nekā mazākuma karma dzīvot. Tie ar pietiekami stipru karmu dzīvot tiktu izglābti vai nu pašā katastrofā, vai nu neveikt šo lidojumu vispirmkārt. Nācijas karma ir atkarīga no pakāpes, kādā tās iedzīvotāji kopumā ir rīkojušies, lai būtu saskaņā ar kosmisko likumu. Es bieži esmu teicis, ka Amerika nevar zaudēt ilgtermiņā, ja tās ienaidnieki tai uzbrūk, jo tās karma pamatā ir ļoti laba par spīti dažām nepareizām lietām, ko tā ir izdarījusi. Tās pašreizējo ienaidnieku karma pretstatā ir ļoti slikta, un viņiem būs jāmaksā par to. Pat dzīvnieki rada karmu. Viņu apziņa tomēr, ieskaitot viņu ego apziņu, ir vāja, tādēļ viņus vairāk vada masu nekā individuāla karma. Māceklis. Vai nogalināt vienmēr ir slikta karma? Meistars. Nē. Tas atkarīgs no nolūka aiz rīcības un no kopējām sekām. Karavīrs, kas nogalina apzināti, atbalstot taisnīgu iemeslu, piemēram, aizsargājot savu valsti no nežēlīga tirāna iebrukuma, nerada nekādu sliktu karmu. Drīzāk viņa darbība ir laba karma. Māceklis. Kas par amerikāņu karavīriem Korejā? Kādu karmu viņi iegūst šaujot ienaidnieku? Meistars. Cīnīties par šo iemeslu ir laba karma, nevis slikta karma, jo šis ir svēts karš. Ienaidnieks ir jāsakauj, citādi visa pasaule beigās tiks paverdzināta. Māceklis. Meistar. Joga autobiogrāfijā jūs citējāt Šri Juktešvaru sakām. Cilvēks rada maza grēka parādu, ja viņš ir spiests nogalināt dzīvnieku vai jebkuru citu dzīvu būtni. Tad ir arī jābūt nepareizi nogalināt odus, mušus un līdzīgus kaitēkļus. Vai man taisnība? Paramhansa Jogananda. Ir vienmēr labāk nogalināt kaitīgās radības nekā apdraudēt cilvēka dzīvību. Māceklis. Bet, ser, vai kāds var teikt, ka insekti apdraud cilvēka dzīvību? Pārsvarā tie šķiet kā traucēklis. Paramhansa Jogananda. Tomēr valstīs, kur tiem ļauj zelt, ir liela mirstība dēļ slimībām, ko tie izplata. Valstīs, kur to izplatīšanās tiek kontrolēta, ir daudz mazāk netīrības un slimības. Sekojoši cilvēki vidēji dzīvo daudz ilgāk. Ir labāk tādēļ turēt pasauli brīvu no šiem kaitēkļiem. Turklāt, Šri Jogananda piebilda, tie ir ļaunuma instrumenti. Ļaunums arī ir jākontrolē. Cik daudz formas ir karmai? Jautāja pielūdzējs, domājot iespējams par vienkāršajiem lēmumiem, ko pieņem cilvēku tiesā. Tu jauc karmu ar sodu, meistars atbildēja. Smaidot viņš piebilda, daudzi pieļauj šo kļūdu, bet karma nozīmē vienkārši darbību. Darbība var būt dažādu veidu un var būt savā būtībā laba, slikta vai neitrāla. Neitrāla darbība bieži kalpo kā pārējais starp labu un sliktu.
Pats visums pēc hinduisma svētajiem rakstiem ir 3 īpašību, jeb gunu, kā tās tiek sauktas sajaukums – labo, aktivizējušo un slikto. Labā īpašība saukt par sattva guna, paceļ apziņu uz tā avotu dievā. Aktivizējušā raģa vai raģa guna ir tikai tas, tā rosina cilvēkus uz darbību ego ieguvumam, lai gan nenoteikti uz sliktu darbību. Sliktā guna tiek saukta par tamas. Tā ir slikta, jo tā aptumšo sapratni. Lielākā daļa cilvēku ir pasaulīgi. Viņi rīkojas personīgam ieguvumam. Daži to dara, gribot citiem nodarīt pāri, daži ir patiešām ļauni. Darbību sekas ir tikpat dažādas, cik paši darbi. Bībele saka, kas izlai cilvēka asins, tā asins caur cilvēkiem tiks izlietas. Tas nebija bauslis, tas bija dievišķā likuma skaidrojums. Jēzus teica vīram, ko bija izdziedinājis, negrēko vairs, lai tev kas ļaunāks nenotiek. Norādījums bija skaidrs. Vīra slimība bija dēļ viņa paša grēkiem. No pozitīvās puses padomā par cilvēkiem, kas gūst panākumus bez piepūles visā, ko dara. Vismaz viņu panākumi varētu šķist bez piepūles. No kurienes nāca viņa labā laime? Tā bija pavisam vienkārši, laba karma, pielūdzējs. Joprojām daudzi slepkavas ir nomiruši mierpilni savā gultā, un daudzi veiksmīgi cilvēki, liekas, nav, kā jūs tikko teicāt, darījuši neko, lai nopelnītu savus panākumus. Meistars. Tā ir patiesība. Karmas likums tādēļ nav atraujams no sava kompanjona, reinkarnācijas likuma. Viens bez otra tie būtu nepilnīgi. Viena dzīve nav pietiekama, lai noslēgtu apli neskaitāmām darbībām, kas uzsāktas personas uzturēšanās laikā uz zemes. Tas šķiet negodīgi, māceklis žēlojās, ka mūs būtu jāsoda par kļūdām, ko izdarījām bez nolūka, neaptverot, ka tās bija nepareizas. Nezināšana, atbildēja meistars, nemaina likumu. Ja cilvēks izklaidīgi iebrauc ar automašīnu kokā, viņam nebūs mazāk ievainojumi tāpēc, ka viņš bija izklaidīgs. Ir jāmācās pielāgot savas darbības likumam. Kā Šri Juktešvars reiz man atzīmēja, kosmos būtu diezgan haotisks, ja tā likumi nevarētu darboties bez cilvēka ticības tiem atļaujas. Māceklis. Tas viss šķiet bezcerīgi sarežģīti, meistari. Tikai padomājiet, cik daudz likumi tiek izdot vienā gadā vienas valsts valdībā. Tad visuma likumiem būtu jābūt bezgalīgā skaitā. Meistars smejoties. Patiešām, tas nav tik sarežģīti, kā šķiet. Bhavad Gitā ļaunuma spēki tiek aprakstīti kā daudzi, kamēr tie, kas ir labajā pusē, ir mazā skaitā. Jēzus Kristus arī aprakstīja ceļu uz elles mokām kā platu lielceļu, bet viņš teica, šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Maldīšanās ceļi ir bezgali līkumaini, bet ceļš ārā no maldīšanās ir tiešs. Ar dažiem vienkāršiem noteikumiem ir pietiekami. Un vissvarīgākais no tiem ir vienkārši šāds – mīli Dievu. Tam, kas mīl daudz, Jēzus teica, daudz tiek piedots. Nodaļas beigas. Un tēt čantiņš piedāvāja padziļināt savu meditācijas praksi ar čantingu, dziesmas Dievam, citreiz arī afirmācijas mūzikas pavadījumā. Bieži var redzēt, ka čantu vārdi ir tie paši, kas afirmācijas vārdi. Tikai klāt mūzika. Vārdi ir. Jā, es atcerējos vārdus. Tagad varēšu sākt pa īstu un spēlēt. Lai kā jūs dziedātu vai nedziedātu līdzi, čanta laikā paceliet savu uzmanību uz punktu starp uzacīm un mēģiniet tur vismaz pasmaidīt, jo šī dziesma ir par bezgalīgo prieku, kādu mēs sajūtam, kad apziņa saplūst ar Dievu. O thou King of the infinite, O thou King of the infinite, I behold thee in samadhi, I behold thee
Tagad laiks doties meditēt, katram savu meditācijas praksi. Līdz nākamajai reizei. Ra